Čau, labvakar! Te Baiba, podcasts Attiecības ar dzīvi. Turpinam meklēt, kur mīt laime. Šodien pie manis ciemos kāds ļoti darbīgs, ļoti izdarīgs un patiesi vīrišķīgs vīrietis. Jā, šeit par laimi nerunā tikai dāmas. Un es viņu aicināju, gaidīju, kad viņš nāks ciemos un stāstīs par to visu jauno, kas notiek tajā galā Engurē, vecajā, kā mēs saucam Engurnieku, ēdnīcas ēkā. Un tas ir Ivo Berkolts no Kukula. Čau, Ivo! Čau! Nu, klausies, prieks, ka tu atnāci, man tiešām ļoti liels prieks. Un kā jau tu dzirdēji, es tajā pieteikumā saku, ka es joprojām meklēju, kur dzīvo laime, tātad laimīgi cilvēki. Un man ir uzskats, ka laimīgi cilvēki ir tie, kas ļoti daudz dara, jo viņiem ir tātad spēks, jauda un varēšana. Tā ir? Jā, šeit ir gan gara atbilde, gan īsa atbilde. Ātrā atbilde ir jā, tāpēc, ka tu savā darīšanā, skrējienā pa laikam paķer kaut kādu to laimes sajūtu. Vienlaikus tas, protams, ir arī tavs posts, jo tu darot, skrienot, tu kaut ko vai nu neizdari, vai nu zaudē, vai tu gribi vēl vairāk izdarīt, un to tu nevari izdarīt, tāpēc, ka tu pietrūks tas laiks. Un tad atkal esi, nosacīt nelaimīgs, tāpēc, ka tu neesi paspējis izdarīt to, ko tu esi saplānojis. Un tā kādā mirklī tu vienkārši sapinies tajā meistarībā un daudzumos, kurus tu esi tā kā apņēmies vai sev apņēmies vai citiem izdarīt, un tu neizdari. Un tad tu esi šausmīgi nelaimīgs kaut kādu brīdi. Un tad atkal... Bet jā, par šo, ja mēs tajā darīšanas prizmā, jo laimē prizmu ir bezgalīgi daudz, bet ja mēs runājam, ja mēs sākām par to darīšanu, tad laikam tad ir tas moments, ka jo es esmu diezgan liels, kā saka, darba vai kaut kādu izdarāmo lietu vilcinātājs, vienkārši caur citu lietu darīšanu, es neizdaru to, ko man no manis ilgi gaida. Un hops, un tad tu viņi tomēr izdari to lietu, kas ir, ceļš, ja viņi ir ilgi iesēdējis. Tad gan, kad tu pabeidz viņu, tad ir tā mikro laime ir atkal notikusi. Bet kas interesanti, ka viņš atkal nākamajā reizē viņš nemotivē īsti. Tu zini, ka būs tā sajūta, bet tas nepalīdz, jo tev ir kaut kādi tehniski argumenti. Jā. Mēs pierodam pie tām laimes devām un varbūt gribas vēl vairāk. Šīm laikam nē īsti, jo tas ir tāds šausmīgi mirklīgs. Tu viņu vienkārši izdarīji, nolaimējies. Un dot tālāk. Un dot tālāk, jā. Tieši šajā dimensijā, es domāju, tur baigi nav. Tur vairāk vai mazāk, ja tur attīstīt. Domāju, ka ne. Vismaz man nē, jā. Klausies, jā, mēs tā ieskrējām baigi forši tajā laimes manā teorijā, ja? Es tā vēroju cilvēkus, uzaicinu viņus uz šo sarunu, lai saprastu, kas ir tas viņu laimes avots. Bet atgriezīšos tagad pie paša sākuma, un mēs joprojām abi esam šeit Engurē. Tu dari savu darīšanu lielo Engurē. Vai tu pastāstīsi, kā tu nokļuvi līdz Engurei? Un kā tev dzīvojas šobrīd tur? Jā, Engurē es nokļuvu. Es teiktu, ka tur man liekas, ka jāpasaka visi mani dzīves galvenie elementi posmi. Tad esmu dzimis un audzis un pirmos kaut kādus 8-9 gadus mācījies un Alūksnē. Vieta, kas kaut kur, viņa tehniski nav vispār līdzīga Engurei, bet kaut kur savā sajūtā tās ir tās manas divas vietas. Ja? Alūksne, kur esmu dzimis un kas ir mana dzimtā pilsēta. Un kur es pa laikam aizbraucu un jūtos ļoti labi, bet tiešām aizbraucu tikai tā kā uz 1 dienu, 2 dienām apskatīties. Un tad es nokļuvu apzināti, mērķtiecīgi nokļuvu Rīgā, mācīties, studēt, no sākuma mācīties vidusskolā, pēc tam studēt. Bet tad, kad es, tā sajūta šeit ir jāsaprot, ka es nokļuvu Rīgā ar, tā droši vien, ka bija viena no lielo topa manu laimju sajūtām,
nu, tad, kad es iestājos Rīgā, un tas jāsaprot, ka tas bija 96. gads, nu, tātad ne kaut kādi tur 2000, kad viss ir izlīdzinājies, ja, bet, 96. gads, kur bija ļoti liela atšķirība starp Alūksni un Rīgu. Un tā sajūta bija vienkārši fantastiska nokļūt no Alūksnes, nokļūt un mācīties Rīgā. Turklāt nevis uz augstskolu, bet jau uz 10. klasi. Un, jā, tad tie kaut kādi pārdesmit gadi Rīga, kas tagad atskatoties atpakaļ, jā, tie bija feini, labi, vērtīgi, iedeva gan izglītības, gan darba pieredzes pamatus, fundamentus un principā gandrīz visas manas zināšanas, kas man ir. Bet es tā domāju, ja skatītos atpakaļ uz laiku, uz Rīgu atpakaļ, tas nebūs noteikti, tāpēc es arī speciāli izlaižu viņu. Ir Alūksne un tad ir Anguri, un pa vidu ir viss kaut kas vēl, bet, Rīga, jā, vieta, kur mācīties, strādāt, apgūt, jā. Tad, jā, gadu skaits ir mazliet sajūts, bet attiecībā uz to, kurā brīdī mēs pārvācos uz Anguri, bet tas varētu būt kāds 17., 18., 19. gads, tur mēs sākām aktīvāk braukāt, teiktu, ka 20. gadā mēs laikam beidzām īrēt dzīvokli Rīgā un pārvācāmies pavisam uz Anguri, to varētu kaut kādā ziņā nosaukt par tādu milestone par to, kur tad mēs esam un kura brīža mēs es šeit esmu. Jā. Bet, kā jau daudz zinām, es ierados kopā ar Sintiju pie viņas vecākiem un pie viņas vecākiem uz viņas vecāku māju un lai būtu, darītu kaut ko. Tajā brīdī mēs īsti nezinājām, ko mēs šeit darīsim. Vienkārši jāsaprot, ka 20. gads, 21. gads arī bija Covid gads, kad neviens īsti nesaprot, ko viņš darīs. Jo, viss kaut kas mainījās, ja, un labi, man tajā brīdī nodarbošanās bija konsultācija, pakalpojumi, tie tur baigi nemainījās. Kas tā ir par jomu, kur tu konsultē? Tajā brīdī tā bija energopārvaldība, tas ir energopārvaldība, biznesa plāni, projektu sagatavošanu. Tas ir kaut kas tāds, ko es esmu darījis 20 plus gadus. Patiesībā uzreiz pēc augstskolas, pēc bakalaura maģistra grāda iegūšanas vadības zinībās. Tas arī bija tas, ko es darīju. Tas ir gan lieli, gan mazi projekti, viņi ir gatavoti, un viss kaut kas ir arī dzīvē no tā realizēts, un šur tur var aizbraucot vēl joprojām apskatīties, jā, šeit es kaut ko es te rakstīju, kaut ko es te rēķināju, kur šī jēka tas stāv un kaut kādā veidā arī funkcionē. Tas tāds kaut kur no tām darbībām kaut kāds paliekošs efekts arī dabā apskatāms ir. Jā, un tad mēs nokļuvām Angurē, un es atceros tos pirmos gadus, pirmās kaut kādas dienas. Es pat laikam drusku tā kā, man šķiet, ka bišķi mazliet pat iebildu, ka mēs varētu braukt un dzīvot, teātris un kā teātri, kā tur to un to. Rīgā ir lielāks iespējas visādi. Tur, piemēram, kaut kādā, 9, 10, 12 gadu, kad arī pašam bija attiecīgais vecums, tur vienkārši aiziet ārā, pastaigāt kaut kur vai uz kādu klubu aiziet, vai uz kādu bāru. Man nelikās, ka tas ir iespējams šeit. Man tas tajā brīdī, tajās mājās tā brīža sajūtās, likās, ka tā te nav. Un tiesa, kā izrādījās neilgi, bet man to nemaz nevajadzēja vairs, bet visam savs laiks un visam savu vietu. Bet tad, kad mēs arī atbraucām šeit, tā pēdējais un galvenais tas notikums patiesībā bija bērndārs. Tā, ja man būtu jāizvirza viens tāds, izšķirošais apstākļus, jā, tas bija bērndārs, jo mēs bijām pieteikuši kaut bērndārzu Rīgā, droši vien, ka vairākus, pat tur bija kaut 372. vieta, 213. un tam līdzīgas vietas, kur tu saproti, skaties uz to skaitli, tā, jā, šeit ir tā anekdota par to, ka Jānītim pienāca 3. klasē paziņojums, ka viņš ir uzņemts beidzot bērndārzā. Lūdzu, vai ne? Rinda, jā, un tas bija tā, droši vien kaut ko atrastu, un tad Sintija nāca doma, bet varbūt, kad pajautāt Anguras bērndārzu, un jā,
Ir vieta, lūdzu, nāciet rīt. Protams. Un tas bija labi. Viss tad darām, un mēs, kā saka, visas fiziskās saites Rīgas sarāvām un pārcēlāmies šeit. Un kopš tās dienas arī te gandrīz ikdienā esam un kaut ko. Un tad tur tās lietas, ko mēs šobrīd darām, tās jau nāca soli pa solim, un, kā saka, viena pēc otras, kas netīšām, kas tīšām. Un tad, To es arī tagad gribu nedaudz pavaicāt, ja? Tātad, tu sajūtas bija sākumā, tādas labas, kad jūs pārvācāties un tu sāc apjaust to Enguras būtību, tā nomierināties tagad Engurē, ir, kur aiziet uz krodziņu. Ja, bērnam bērnu dārs, un turpat skola blakus, un mākslas skola blakus. Šo mēs daudzās sarunās ceļam augšā, ka mums ir Engura, kā tā infrastruktūra, kad ir vienkārši ļoti ērti izdevīgi ģimenēm. Ja? Un kāds bija tās tavas pirmās sajūtas, kad tu apjauti to, kā es saku, laukumu? Pašas pirmās es droši vien īpaši pat neatceros. Nebija jau tā, ka mēs tur 30. tajā datumā pārvācāties. Tad pirmajā tur. Tā jau arī īsti nebija. Viņš tomēr tas process bija laidenāks, bet tās pirmās sajūtas es atceros kaut kādu pirmo gadu novembri. Tā vienkārši, tā kā no agras bērnības tev ir tur mazās kaut kādas epizodiskās atmiņas, tā man ir no godiem pirmajiem. Es atceros, es gāju pa to novembrī pa Enguri. Tā kā neviena cilvēka nav. Tā kā neviena paša. Aizgāju līdz veikalam, atnācu atpakaļ, tad vēl bija vecais tas tops bija pirms citām. Vēl pusēkā un es aizgāju turien, atnācu atpakaļ. Neviena paša cilvēka nesatika, izņemot, protams, veikalā kasierus. Un man likās tā, bet es pat tā, tas pat man nelikās slikti. Tas man likās, labi, neviena nav. Tāds mieriņš. Jā, bet, tā tumsa man vispār nepatīk, ne novembris, ne decembris īsti līdz galam, tāpēc, ka tā tumsa ir diezgan tāda nepatīkama un nomācoša. Bet, izlaižot tos pirmās sajūtas, tā, kas pēc tam dominē, kur es nereti pie sevis pieķeru it sevišķi vasarās, un es domāju, ka daudz mani sapratīs. Es tā kā pieķeru sevi pie domas, bet mēs neesam vispār ārpus apdzīvot, mēs neesam ārpus aktīvās apdzīvotās vietas, mēs varbūt pat esam, aktīvākā vietā nekā tā pati Rīga vai kāda cita pilsēta, jo tas, kas šeit notiek, un tā dinamika, tas nav mierā, lauku mierā dzīvot. Nē, tā ir super dinamika. Jā. Īpaši tie 3 vasaras mēneši, vai ne? Jā, tieši tā. Bet kā tev liekas, kas tas ir pa fenomenu? Jo, pie jūras mala tuvums, vienmēr ir vilinājis cilvēkus kā tādus, bet kas tieši Engurē varbūt bez bulciņām? Kas vēl ir, kāpēc tev liekas, ka cilvēki raujas pie mums? Te jau droši vien ir tas pats jautājums un arguments, ja es pareizi visu to saprotu, tā tomēr ir tā tendence. Cilvēki grib apzināti vai neapzināti seko tendencēm. Gadsimtiem ir bijuši dažādos vārdos šis ir saukts, tā par modi, tagad par kā tad mūsdienās viņi sauc par trendu, jā, paldies. Jā, ļoti latvisks vārds, jā. Moda gan nav latvisks, jā. Lūk, jā, tā sekošana tendencēm tā laikam ir tā kaut kāda cilvēka tā kodā, ka viņam visu laiku gribās sekot tur visticamāk, visbiežāk neapzināti. Un es domāju, ka šobrīd mēs esam tajā joprojām augšupējošā līknē par šo tendenci, kad arvien vairāk, jo vairāk cilvēki brauc un jo vairāk cilvēki kaut ko izsakās, jo vairāk cilvēki turpina braukt un, respektīvi, viņi paši uztur to tendenci. Likumsakarīgi, pragmatiskajā pasaulē rodās pakalpojumi, rodās produkti, kas gan apkalpo šos braucējus un gan arī vienlaikus arī vēl veicina to, ka atkal brauc jauni un tie paši iepriekšēji atgriežās un tā tālāk. Tas tādā spirāla veidā viņš attīsta viens ceļu uz augšupējošo. Vai viņam ir kaut kāds augšējais punkts un kaut kāds pēc tam kritums? Visticamāk.
To es- Kā visam. Kā visam un vienmēr gadu simteņiem ir bijis ir augšupējošais un lejupējošais vai nostabilizējošais. Tā jau visa, Jā. tā pati dīvainais salīdzinājums, bet vienīgais, kas patiesībā ir ar Pāvilostu. Ja, Jā. brauc visas Pāvilostu. Turpina jau projām braukt. Tagad mēs, Brauc pie mums. Jā, kaut kādā neoficiālajā cīņā mēs cīnāmies ar Pāvilostu. Nezinu, par ko un kāda būs balva tam. Bet kaut kas tāds. Es tavu domu sapratu, bet, protams, es speciāli teicu, un neminēsim bultiņš, jo es viņus tagad minēšu. Es atceros tos laikus, kad mēs ēdām garšīgos Sintīs mammas pīrādziņus. Vienkārši tāpat pasūtījām, gribējās, un viņi bija tik jauka un cepa tiem, kuri vēlas viņus baudīt. Un tad dzima kaut kur ideja jums, acīm redzot, par šīm garšīgajām bultiņām, ka viņas varētu piedāvāt visiem, arī šiem turistiem, vasarniekiem, caurbraucējiem un tā tālāk. Cilvēkiem, visiem, kas vēlas kaut ko garšīgu nobaudīt, paņemt savu kafijas krūzi un iet baudīt gan anguri, gan pludmali. Jā, šai lietai, ko mēs tagad arī darām, ir tā gan diezgan, es teiktu, konkrēts sākums. Un tas konkrētais sākums patiesībā vairāk ir sajūta, nevis kāda pragmatiska darbība. Un tas sākums ir tajā, faktiski tādā apstākļu kopumā, kad es ļoti daudziem esmu šo stāstījis, bet es te jautāju izstāst. Tad viss, ko tu ēd, to, ko Sintīs mamma ir sagatavojusi, ko Elita ir pagatavojusi, viss ir pēc sajūtām pats garšīgākais, ko tu jebkad esi ēdis. Jebkas. Tu ēd šo, jā, tas Kā arī mājās. visgaršīgākais. Šis arī visgaršīgākais. Nē, tāda tik garšīga plātsmaize es nesmēdzu. Un tā tālāk. Un mana sajūtu virkne bija tajā laikā, kad mēs šeit sākām aktīvā braukt, un es attiecīgi arvien vairāk un biežāk to baudīju, un tad kaut kādā mirklī bija tāda frāze no manis, hei, ar šo ir jādalās. Šis ir tik ļoti garšīgs, ka ar šo ir jādalās. Tā frāze izskanēja kaut kur gaisā, kas saka, nejaukt nākamā dienā mēs sākām ar to dalīties, bet tas patiesībā ir tāds fundaments tam visam. Tieši šī sajūta un šis neapgāžamais fakts, ka viss tas, ko mēs ēdam, un arī šobrīd atbild uz jautājumu, kāpēc tik bieži un kāpēc tik daudz cilvēku, tas ir garšīgi. Tieši tā. Nekādu citu īpašu konkurētspējas faktoru es neminēšu. Garšīgi. Garšīgi. Ir jau garšīgi. Man ļoti, ļoti arī garšo. Es arī pērku ik pa laikam. Un it kā no vienas puses es uzkāpju uz riteņu un es tagad sportošu. Ja? Es izsportoju savus 10 kilometrus. Un vienalga tas vārds garšīgi. Liek nobremzēt pie tā kukula un paņem to lielo dzelteno garšīgo bulku. Ja? Šādi tad jau var. Un tie cilvēki jau katru dienu pie mums nebrauc, un viņi ieiet un bauda anguri, un anguras garša viņiem jau ir kukulu garša. Jā, jo mēs arī tajā laikā faktiski mēs īsti vienlaikus gandrīz vai īsti pēc tam, kad atvērās arī Angura kafē. Tur tā bija grūti pateikt, kur pa mēnešiem vai pa dienām, kas bija kad, bet principā līdzīgi. Mēs uzreiz automātiski tā kā, viena vieta, otra vieta, vienu otru papildina. Tieši tā. Un tas man vienmēr ir arī ļoti paticis un turpina patikt, ka mēs visi, kas ar šo jomu šeit tuvākajā un tālākajā apkārtnē nodarbojamies, mēs tiešām ļoti sadarbojamies. Mēs nestrīdamies, mēs necīnamies, mēs ļoti labi apzināmies, ka mēs strādājam ar vienu uzdevumu, ar vien vairāk cilvēkus apmierināt ar šīm ikdienišķajām baudām, kas ir tā, būtībā jau katrs pats sev droši vien arī sapratīs, ka aizbraucot jebkādā tālākā vai tuvākā ceļojumā, tas, ko tu tur atceries, tas, ko tu tur redzēji, un to, ko tu tur ēdi. Ļoti bieži 9 no 10 cilvēki stāstīs, ka viņš ir aizbraucis uz Itāliju, Argentīnu vai Meksiku par ēdienu, ko viņš tur ir ēdis. Ja? Un kā viņam tas ir garšojis, vai viņš pretēji, ka viņš to nav varējis vispār iēst. Ja? Tā tālāk, jā. Un tā kā tas ir tas kaut kādā... Jā, atslēgas vārds ir daudzās mūsu sarunās no angurniekiem, šādi dzirdu. Jā, to atslēgas vārds sadarbība.
ka mēs esam kā ģimene, ka mēs sadarbojamies, mēs atbalstam, ka visiem, kādam negaršo tas, mēs aizsūtam uz nākamo iestādi, kāds grib to, mēs dalamies ar šiem kontaktiem, kā tu jau minēji par bulciņu garšu, ar to ir jādalās, jā, ar visu ir jādalās, jo pa mums ir tik daudz foršu lietu. Tagad tā, vai tur blakus, ka tik nav arī garšīgs alus? Alus arī ir labs, un šo pavasaru tas ir, piedzīvojis savā ziņā. Savā īsajā vēsturē tas ir piedzīvojis renesansi. Pārāk skaļš vārds, bet katrā ziņā mums šobrīd ir jauns alders. Un, tā jaunā alus garša iepriekšējais arī bija ārkārtīgi labs, un es tiešām visu laiku planoju par to, kas mums sanāk pašmācības ceļā, darot to alu. Un tagad mums ir akadēmisku izglītību ieguvis alders, kas ir diezgan liels retums, Latvijas mazo alus darītavu, aprindās. Mums tiešām ir ar aldara izglītību alders, un tie daži pirmie atziņas par to, kā vajag un kam ir jāpievērš uzmanība, man tiešām radīja lielu izbrīnu par to, ka es vispār nezināju, ka tādas lietas eksistē, uz kurām viņš norādīja, kuras vajadzētu to darīt vai šo darīt. Bet bez tehniskām niansēm šobrīd alus ir tiešām stabili garšīgs, un kas ir tā interesantā lieta, ja pirms tam es īstenībā priecājos par to, ka mums katreiz bija mazliet savādāks. Tad tagad es, otrā rokā, es priecājos par to, ka tas vienmēr ir viens un tāds pats. Viens un tāds pats, jā. Konkrēti garš un stāsti, kurš bija tas brīdis, tātad, kad tev radās šī alus darīšanas ideja, vajadzība, jo mēs jau kaut ko meklējam un daram, tad, kad mēs, pilni jaudas vai kaut kā nepietiek, īstai tādai pilnvērtībai, un mēs meklējam vēl kaut ko izdarīt šajā pasaulē. Kad tev radās tā ideja? Kādas vajadzības tevi spieda to darīt? Iet uz priekšu? Te droši vien, ka netik dziļi un netik skarbi attiecībā pret kādām vajadzībām un nezinu, aizpildītajiem tukšumiem, tad drīzāk bija nejaušība. Vienas puses tas ir kaut kur loģiski, jo produktu virziens jau tā pati pārtikas apstrāde, pārtikas pārstrāde tā vien ir. Un tās pašas garšu baudas, kuras mēs apmierinām tikai ar mazliet citas konsistences produktu. Bet patiesībā tas sākums bija tiešām ļoti nejaušs. Ar iepriekšējo ar to partneri, ar ko mēs to sākām un visu izveidojām, Sintija viņam kaut kad bija ieminējusies par to, es ar viņu pat nepazinu, un viņa bija viņam ieminējusies par to, ka varētu, ka Ivo kaut ko grib darīt ar alu. Es pat nezinu sarunas kontekstu, bet tādu frāzi viņa bija viņam teikusi, un to viņš bija iztulkojis, ka Ivo grib darīt alu. Vārdu spēle, ļoti labi. Un to viņš man ir tā atstāstījis, ka tieši tā viņš to bija sapratis, ka tas nebija pat viņa izpratnē pārpratums, ka viņš to tā bija dzirdējis, un tas viņam atkal bija noklikšķējis, jo viņš savukārt atkal bija dzīvojis jau kaut kādus gadus ar domu, ka viņš grib to darīt to alu. Un pat cik viņam bija, tas bija atkal tas pats Covid laiks, un viņam bija plāns pārcelties uz dzīvi Angurē, tepat arī ir, kā saka, vecāku mājas, un tad attiecīgi kaut kas būtu jādara, un kāpēc ne no viņas skatu punkta raugoties Angurē. Un tad mēs ar viņu iepazināmies, viņš man uzrunāja, vai viņš man jautāja, viņš saka, vai tu gribi darīt alu? Tad, nezinu, nav bijusi tāda doma. Es saku, jā, varbūt kaut ko darīt ar alu, bet nedarīt alu. Apmēram tāda bija tā mūsu pirmā saruna kaut kādā šķiet, ka 21. gada janvārī. Diezgan nepiemērotā laikā priekš alus.
Labi, tur pa vidu bija kaut kādi notikumi, darbības, bet fakts kā tāds, ka aptuveni 2,5 gadus pēc šīs sarunas mēs tomēr to alus darītu pilnā apjomā nepieciešama mikro izpratnē. Tie tā tiešām ir nelieli un super maza alus darītavu, bet mēs viņu izveidojām, atklājām un 23. gada septembrī šķiet pirmais vārījums tika jau, celts galdā. Ka no vienas mazas, savā ziņā pārpratuma, nav jau tā, ka es spītējos pretī. Kaut kur jau man kaut kas noklikšķēja, kad kaut ko vajag. Daudzkārt ir arī domāts par to, vajadzēja, nevajadzēja, bet te atkal ir tas vecais, kas no savu tēva paņemtais, kad kaut ko dari, tad tu dari viņu to līdz galam. Vienalga, lai tur vai kas, bet tu dari to līdz galam. Nezinu, kas ir gals gan, bet dari līdz kaut kādam vismaz loģiskam iznākumam. Jā. Es tieši gribēju tev prasīt, ir jau ko noņemties ar vienu to biznesu. Ir tur daudz ko darīt, ja? Kur tu dabūji to jaudu? Ideja ir viens, netīšām, viss kārtībā, bet tur spēku tomēr vajadzēja to visu darīt, cerēt, uzticēties, ka izdosies tā super mazā alus darītavu. Kā tu sev noskaņoji, motivēji? Es domāju, ka ļoti daudzas lietas arī manā dzīvē ir tādas, kuras tiek darītas bez īpaša pamatojuma. Bez tāda, no vienas puses, es ļoti balstu visu uz matemātiku, no vienas puses, no otras puses uz sajūtām. Un vēl tam pavisam pa vidu vēl kaut kur vēl pamanās ielīst tā sadaļa, kas saucās, darīsim, te jau redzēsi. Nedarīs, neuzzinās. Nedarīs, neuzzinās. Un šī droši vien, ka ir, atkal man jāsaka, mans viens no mīļākajiem teicieniem, tas ir spožums un posts. Jo nereti ar to, te jau redzēs, un tad tu iegūsti laiku, un tu sāc ātrāk nekā kāds cits, un tu jau esi jau priekšā pašam vēl nesaprotot, kur tu esi nokļūst. Protams, ka tu arī nereti tādā veidā kaut kur atsities, vai, šeit tiešām nevajadzēja skriet, ja? Bet tu jau vairs atpakaļ to nepatīsi, un tad tu atkal, bet nākamais solīts pa labi vai pa kreisi. Te jau nav tādi viens kaut kāds vai otrs vai trešais, tad tu izvēlējies to laivu, un tad tu tajā arī brauc. Tu vari pārkāpt kādas 100 reizes starp tām laivām un meklēt labāko. Tas vienmēr, tā jau ir tā, uzņēmējdarbības ikdiena. Tu visu laiku meklē kaut kādus risinājumus kaut kādām problēmām. Principā tu attīsties caur problēmu risinājumiem. Bet paralēli notiek arī dzīve. Uzņēmējdarbībai vai ne paralēli notiek arī dzīve. Bērni, attiecības, tur visa kā to vēl var apvienot. Cik tas nav viegli. Tātad bērndārs viss forši, bērni pie vietas, ja? Un atliek laika biznesam. Bet pašiem sev? Nepiedodami maz. Pašiem sev atliek nepiedodami maz laika, kas, protams, savā ziņā arī rada kaut kādas noguruma un nezinu. Es, piemēram, esmu es varu būt ļoti eksplozīvs un tas kaut kāds tur nogurums vai neveiksmes vai neizdarītās lietas, paši neizdarītās lietas kaut kur sakrājās, un tas var kaut kur eksplodēt pret kādu. Un, diemžēl, tas ir visbiežāk tieši pret bērniem un aizsargātākajiem no tā visa. Un, protams, katrā nākamajā mikrosekundē es atkal to nožēloju, un tā tas tādā spirālītē atkal tur riņķojās. Bet atrodam jau tomēr laiku un padzīvojam šovasar, esam nolēmuši vismaz 3-4 periodus, kad vienkārši nebūsim un viss. Cits starpā arī dažas dienas apakaļ mēs vienkārši 2 dienas nebijām, nekas neinteresē, tieciet galā, nebūsim. Bet tā arī ir, sevi jau ir jāuzlādē, jo tad jau no tās laimes līdz tam nelaimīgumam ir ļoti īsts ceļš tad uzreiz, vai ne? Tā runā, jā. Jo tas posms ir īsts, jā. Jā, lieli plāni, tas viss ir forši, bet ja tevī ir iestājies kaut kāds enerģijas tukšums, nav vairs šo resursu, tad arī nebūs ne alus, ne bulciņas, nekā vairs, vai ne?
Un šīs attiecības, vai tu piekrīti, ka šīs attiecības kā tādas ir viena no svarīgākajām lietām, kas dod to laimes sajūtu? Jā, un tās attiecības, ja mēs tagad runājam par pašu galveno cilvēku, par Sintīju, par manu sievu, kas ir, bērni arī ir ļoti svarīgi, to mēs visi zinām, klišēs, ka viņi ir mūsu nākotne, kādas tur vēl tur tie stāsti, bet pats svarīgākais un cilvēks ir Sintīja. Un tur ir tas ir tas, tā laimes sajūta ir, es gribu domāt, ka ik mirkli, pat tajos brīžos, kad mēs strīdāmies. Pat tad. Loģiski. Ka tu esi, bet tā sajūta un tā, ka tu esi un vari būt un patiesībā, mums ir tā priekšrocība nakā, spožums un posts. Priekšrocība, ka mēs varam to ikdienu darīt un vadīt kopā gan darbā, gan mājās. Nav jau tā, ka mēs varam tur tā ļoti viegli pārslēgties. Tagad mēs esam mājās, tagad mēs runāsim ne par darbu. Skaidrs, ka mēs runājam par darbu līdz vēlai naktī un no agra rīta. Dažreiz mēs tā kā nē. Tieši tā. Tikai pārtraucam. Tā kāds atkal kaut ko iemet. Sarunājām, ka nē. Vai tai laimes mirkļiem, laimes sajūtai pēc tavām domām ir apakšā daudz darba? Gan pie attiecībām, gan pie attiecībām, gan pie biznesa, gan pie visa cita. Es nezinu, vai tieši... Atbilde ir jā, protams, bet tā nav recepte vienlaikus. Tu vari tā secināt, ka es tagad esmu laimīgs, tāpēc, ka es darīju to vai nedarīju to. Savukārt, uz priekšu skatoties, tu nevari pateikt, tev ir jādara tas, lai tu būtu laimīgs. Tas ir tikai, gandrīz tāpat kā ar, laika prognozi. Visi var pateikt nekļūdīgi, kāds ir šobrīd laika apstākļi un kādi bija vakar, bet retais var pateikt, kādi, un es teiktu, ka neviens nevar pateikt, kādi tie būs rīt. Jo, tur var tu prognozēt, bet tu nevar pateikt. Līdzīgi arī šeit, kad tu nezini, tu nevari, šī darbība tev novedīs pie laimes vai mazākas laimes. Tā nav recepte. Darīšana nav recepte, lai būtu laimīgs. Skaidrs. Tad arī var nedarīt. Jā, arī nedaru. Laimīgs. Tieši tā, tu vari vienkārši sēdēt un pēkšņi, es esmu laimīgs par to, ka es vienkārši neko nedaru. Jā. Tā arī ir bijis ļoti bieži. Saki, es sadzirdēju, ka tu klausies arī savā sajūtās. Varbūt tā ir recepte, laimes recepte. Jā, noteikti, jā. Tiesa, tur viņas ir bijuši jāfiltrē, jo tās sajūtas, kas tev rodās emocionālās, kā es iepriekš minēju, kaut kādos eksplozīvos brīžos, tās arī ir manas sajūtas, bet tās tu varētu arī neizcelt un nepasvītrot. Vajadzētu. Jautājums ir, kuras no savām sajūtām tu izcel un pasvītro priekš sevis. Tas droši vien ir tas, jo tā sajūtu gamma, es ticu, ka katram vienam, vismaz man noteikti, viņas ir tur, es nezinu, no nulles līdz bezgalībai. Bet te jau mēs pārējām tādā ļoti apzinātā dzīves līmenī, ka tu apzināti, vai ne, skaties sevī, testē savus sajūtas, strādā ar sevi, jau noķerēji zasti savu eksploziju, ka tā nevar, tu vispār piefiksē, ka viņi tev ir, un droši vien uzdod jautājumu, kāpēc es tik tālu sev ļāvis aiziet, lai es eksplodētu, Bet droši vien varbūt savādāk nevar, kad ir tik intensīvs tas dzīves ritms. Tiesa, es domāju par šo eksplozitāti, tas visticamāk nav radies pēdējā laikā, tas vienmēr kaut kur ir blakus bijis, jo es ļoti labi atceros, 25 apmēram gadus vecu epizodi, kuras vienkārši skatoties kaut kādu televīzijas pārēdi, mierīgi varēja iekrāmēt ar čību pa televizoru, tāpēc, ka man nepatika kaut kāds rezultāts, ko es tur redzēju. Tas nebija ne par politiku, tā visticamāk bija sporta pārēdi. Tu vienkārši tāds. Man ir aizdomas, kura, bet, kaut kāds mans favorīts kaut ko zaudēja, un es vienkārši iemetu ar čību pa televizoru. Man tēvs teica, ka dari. Taču nekas nemanīsies. Tu tā pauda savas emocijas, vai ne? Es tā izpaudu savas emocijas. Labi, Ivo, bet es vienmēr arī no malas skatos un priecājos par jebkuru angurnieku, kurš dara. Un, ja jau negribētu, un tas nedotu to laimes sajūtu, nedarītu jau. Tas gan,
Jā. Vai ne? Tur jau tā lieta, ka tas ir, neviens jau nevienu nekur nav piespiedis. Jā. Tā jau ir katra paša lēmums, tas ir mans un mūsu lēmums tā darīt un turpināt to darīt. Un Neviens to nepiespiež. kaut kādus dažus gadus atpakaļ vadīja Tums kultūras namā pasākumu. Tu jau smaidi, varbūt tu atceries. Un eju pa vestibilu, un tu man nāc pretī un saki, Baiba, čau, vai tev nav kāda loma tavā teātrī? Arī man. Tā bija, vai ne? Jā, es ļoti labi atceros, vai jā. Un man tev jāpastāsti priekšstāsts. Mēs šajās sarunās daudz runājam par laimi un par to, ko cilvēki ļoti vēlas un apzināti, neapzināti sūta nodomus. Teiksim, tā kā tu teici, ar to noteikti jādalās, un šī doma auga, ja? Izauga līdz, paskaties, kam veselai nozarei, Angurē, veselam biznesam. Un es mūžīgi atkal tai teātros, es uzrakstu to savu scenāriju, ja? Tātad, lai skatītāji zina, mēs katru gadu Angurē cenšamies jau 13 gadus uzvest Jāņos izrādi. Un tur piedalās visi angurnieki, un tas nav teātra pulciņš, tas ir vienkārši forši ļaudis, kas to grib darīt, savācās un uzvedam attiecīgo izrādi. Un Jāņu vakarā visiem ir brīnišķīgs priekšnesums un lieli prieki. Un tad, pāris gadus atpakaļ es biju sadomājusies vēl kalpus uzvest uz šīs skatuves. Lomas sadalītas, viss ir izdomāts līdz pēdējiem, jāsāk iet uz mēģinājumiem. Nav man Samsona. Nav. Un vienkārši izmisīgi meklēju to variantu, izskatu, to variantu un vienkārši nav. Un ar citiem aktieriem vēl izspriežam, ko mēs varētu tādu kolorītu personību tur paaicināt. Man par tevi prātā neienāca, ka tev būtu vēlme spēlēt teātri. Un tad es saku, un nāk! Es biju tikai palaidu uz domu kosmosā. Un tu nāc un saki, Baiba, vai tev nav kāda loma arī priekš manis? Saprot, kā šitā var sakrist? Jo es pat tev nevaru pateikt, kāda motivācijas vadīts. Nav tā, ka es tajā brīdī tieši to izdomāju. Jā. Man kaut kad, arī iepriekš man kaut kur bija piezagusies tā doma, ka es kaut ko tādu varētu gribēt. Jo nav tā, ka es esmu nopelnījumi bagāts, pieredzes bagāts amatieru aktieris. Man iepriekšējā pieredze ir ļoti, es drīzāk teiktu, ka viņi ir tuvāka nulē nekā tuvāka tam kaut kādam lielākam skaitlim. Izņemot, jā, kaut kādus varbūt, nezinu, pašā bērnībā daļlasīšanas konkursus un tam līdzīgas lietas. Tā kā, jā, tajā brīdī, kad es to pateicu, tas nebija balstīts kaut kādā mērķtiecībā. Tas drīzāk bija balstīts, jā, es varētu šo gribēt. Jā, tā tiešām tas tā bija. Jā. Esmu ļoti priecīgs. Gan par to, ka es to pateicu, gan par to, ka tā bija tā situācija. Jā, un jau man liekas, ka tā pirmā izrāde sanāca ļoti, ļoti, ļoti feina. Ļoti labi. Tava pirmā loma, jā, mūsu izrādēs kā Samsonam bija vienkārši brīnišķīga. Es domāju, ka tu sajūti arī atgrieznisko saiti no skatītājiem, aplausu un uz ielas varbūt tev pēc tam teica kādu labu vārdu, jo mums jau bija joks vietējais tur uz skatuves, ja, ka baidījāmies, ka baznīca tev paņems darbā, cik tu biji autentisks, skaļš un tāds. No sirds tu iznesi to lomu. Jā, tā bija tiešām ļoti, manā izpratnē ļoti viegla loma. Acīm redzot, jebkurš, kurš saka, ka tā ir viegla loma, tad tas acīm redzot pēc definīcijas nozīmē, ka tā ir viņam piemērotā. Tieši tā. Jā, man tur skaidrs, ka bija jātēlo, tāpēc, ka ir jātēlo, bet tā viss nāca ļoti, ļoti feini un ļoti tā kaut kā dabīgi. Jā. Bet es neteikšu, ka sliktāk sanāca tev vējtēvs pamācībā mīlēšanā. Tas bija atkal savādāks, jā. Un patiesībā, jā, kopš tā brīža, labi, vēl bija vēl viena teātra izrāde, bet kaut kur tas arī, tā kā iesēja to sēklu tālākajām darbībām. Tieši to es tev gribēju vaicāt, jo jums tur notiek arī pasākumi, ja? Tu raksti kaut kādus scenārijus, pats pastāsti par to. Jā, un patiesībā tas sākums,
atkal jau, tas bija turpinājums, sākums turpinājums, tam nav tik liels nozīmes, bet būtībā, lai man jāizstāst arī šis, Stāsti, tā viss ir Anguri, tie ir stāsti Jūrai, kā tev dzima ideja un kā tu to visu darīji? Droši stāsti. Pēc tās pašas pirmās izrādes, šķiet, ka es vēl pat biju tajā pašā Talārā, mēs tur pēc izrādes stāvējām un kaut ko gāju, kaut ko nesu, kaut kur piestāju, Sintija runāja ar kādu cilvēku, es piestāju arī blakus, tur paklausīties, ko viņi runā, un kaut ko tur vārds pa vārtam, un tas cilvēks man saka, es kaut ko, es teicu, varbūt, dodamies, mums tur tas vēl jāizdara. Ko tu te vispār? Kāds vispār? Es netraucēju, es runāju. Es saku, labi, es runāju, es pateicu, ka mēs tūlīt teicamies doties. Un viņš tā kā uzvelkās, kā jau minēju iepriekš, es arī uzvelkos, diezgan ātri mani var uzvelkt. Tur vārds pa vārdam, un viņš saka, ko tu te vispār runā? Viņš saka, ka tu te vispār esi ietaisījies tikai, un vispār, tu neesi angurnieks, tu te vispār esi ieriktējies tikai. Tu redzi kā? Es skatos, viņu saku, tev ir pilnīgi taisnība, bet kāpēc mēs tagad par to runājam? Kāpēc tas tagad svarīgi? Un viņam tur arī bija kaut kāds vēl skaidrāks, ka cilvēks līdz, un tas viņu tā kā savāc. Un tā mums tas konflikts arī nekur paldies Dievam, nekur veiksmīgi noklusa. Viņš tā noamortizējās. Bet kaut kur man viņš palika. Man palika tās frāze, man palika tas teikums un tas jautājums. Un tad mēs atceros, mēs pēc tam kaut kādas nedēļas, pēc tam mēs Sintiju šo pārunājām. Viņi saka, hei, bet varbūt, ka mums vajag atstāt kaut ko, tā kā vēl vairāk darīt. Es saku, jā, un tad tā bija tiešām absolūti mūsu kopējā ideja. Mēs vienkārši viņu brainstormā atvasinājām līdz tam, ka vajag pierakstīt, intervēt un pierakstīt šos stāstus, un tad viņus atstāstīt. Un par cik mums ir ļoti laba sadarbība un draudzība ar Mārtiņu Vilsonu, tad viņš mums savu iespēju robežās piekrīt šos stāstus nolasīt. Un tad mums ir bijuši 5-6 jūras stāstu sērijas, kur mēs vienkārši aprunājamies, pirms tam aprunājos ar cilvēkiem, pierakstu lietas, patiesībā gandrīz neko nepārveidoju. Tikai salieku kopā, lai ir kaut kāds daudz maz plūstošs epizodes, pat ne viss kopējs stāsts, bet vienkārši, lai katra epizode ir kaut cik plūstoši, nevis tur saraustīti, kā jau tas intervijās notiek. Un viss tāds tehniski patīkamākais šajā procesā, man vienmēr šausmīgi patīk tas mirklis, kad tur ir ļoti liels materiāls, tāds un kaut kas tur kaut kur saklikšķināts, un tu skaties uz viņu, un pilnīgi tā kā tu attālinies no viņa, tā mazliet, nevis fiziski, bet tā. Un tad kaut kādā mirklī viņš sakrīt vienkārši pa plauktiņiem. Šitā, viss es vairāk neko nemainīšu, es pat nepārlasīšu. Ir pareizi, tagad ir labi. Un tas ir atkal tas ātrums, jā, droši vien, ka pedantiskāks cilvēks tur 100 reizes pārlasītu un labotu knifus, un tāpēc es arī vienmēr, ka mēs lasam, tas, kļūda palika. Jā. Tālāk, bet tas man liekas, tas viss fēnākā. Tā esence, ka tu paskaties to materiālu, un tu viņš vienkārši tā kaut kā jocīgi, bet pats tā kā sakrīt tajās vietās, un jā, šādi. Un tad es vienkārši sadalu tur mehāniski, tur šito gabaliņu es, šito Mārtiņš, un tā mēs viņu nolasām. Un tas uz šo brīdi pēdējais, kas noslēdzošais, kas mums bija tajā gadā kopā ar Rihardu Saules koncertu, un tas man šobrīd ir tāds, tāpēc, ka viņš ir grandiozākais arī bija, tas man šobrīd tāds viss favorīts, jo tur bija mazas epizodes ar daudz cilvēkiem. Un šie cilvēki arī bija atnākuši daži. Tiešām ziediem bija atnākuši. Bija forši. Man arī ir prieks bijis stāstīt savu stāstu. Tajā sadaļā, laikam, kad bija par jūrnieku sievām, tad tu biji salicis tos mūsu stāstus te par to otru pusi, kas gaida mājās, vai ne? Ir forši tie pasākumi. Viņiem ir tāda liela pievienotā vērtība. Arī tas Angurs... Nezinu, arī Angurs garša. Arī. Jā, tā man šobrīd šķiet kā viena no definīcijām tieši Anguras garšējā, ka ir šie cilvēki
piedzimušie, iebraukušie, atbraukušie, tas pats stāsts par muzikas skolas vienu no dibinātājām, ka viņi nav ne dzimuši šeit, bet viņi šeit ir arī ļoti lielu artavu muzikas skolas būšanā vispār šeit. Ivetiņa arī būs šeit. Būs uz sarunu. Jā, viņas atzinums, viņas tēva atzinums, ko tu tur darīsi tajā vietā, es braukšu un palikšu. Jā. Tā, un šeit ir stāsts, jā, par iebraucējiem, atbraucējiem, neatbraucējiem, nav jau tādas īstas definīcijas. Jā, piedzimšanas brīdis kaut kādā ziņā var kādam šķist kā definīcija, bet tajā pašā brīdī, kas tad vecāki, arī piedzim šeit, tad jau mums te pa lībiešiem būtu jārunā. Tieši tā. Manā gadījumā ar to, es esmu 10. paudzē, man mazbērni ir 10. paudze, ko es esmu izpētījusi, tos savus visus. Un man otrs saknes ir lībiešu, man mamma ir no Melncela. Es līdz Daizeļdidriķim tikus, līdz 1700. gadam, ar to es ļoti lepojos ar to savu sakni. Bet es neesmu no tiem, kas saka, ka te sadomājušies un staigā iebraucēji ar kafijas krūzītēm un domā, ka baigi ēngurnieki. Ir tādi arī mums, bet es katru redzu kā vērtību, jo mēs jau minējām, atslēgas vārds bija sadarbība. Un ja tu ierodies jebkurā vietā, ne tikai ēngurē, jebkurā vietā, ja tu ierodies un paziņo, ka te nekā nav un tagad tu ieslēgs gaismu, tad vietēji apvainojās. Tas ir loģiski. Bet ja tu ej un piedāvā savu līdzdarbību, ko es varu pielikt, lai tas viss augtu, attīstītos vēl vairāk, tā ir cita runa, vai ne? Un tā jau visur ir jābūt cilvēcīgam vienam pret otru, ir jābūt pozitīvam un uz sadarbību vērstam. Jā, tu vari kaut kādu asāku vārdu pateikt, bet tas ir ok, ja tu esi, ja tas vektors ir uz sadarbību vērsts un uz labsirdību, jā, tad tas ir tas, kas nonāk, jo cilvēki visur ir dažādi. Tā kā visur. Jebkur. Kāda, Latvija, Eiropa, nezinu, Eirāzija, Āfrika. Mēs varam atzūmoties ļoti tālu, un beigās mēs iegūsim ko? Mēs iegūsim, ka cilvēki ir dažādi. Tieši tā. Un tāpat arī, pat savā pagalmā vai savā ģimenē katrs ir mazliet dažāds. Tad ko? Tad tu esi tagad ienācis, neienācis. Jā, tad sarunai par šo īstas jēgas nav. Tādā, tur nevar nonākt pie atbildes šai sarunai, bet ir jautājums, vai tas kaut ko inicē, kā manā gadījumā, tas pat ir varbūt tad labi. Tas nostrādāja, es aizgāju nākamais solis, un es jau domāju, esmu pārliecināts, ka es vēl turpināšu arī šo virzienu. Jo tas man patīk, tas ir ārpus kaut kāda, ārpus ierastājus, tas ir pilnīgi kaut kas cits kā ikdien. Un tur ir man šādi tādi ilgtermiņa mērķi, ko es gribu rezultēt šo stāstu savākšanā, jā. Vai varbūt laimes formula ir cilvēcības saglabāšana un sadarbība arī savā ziņā un pieņemšana to, ka mēs visi esam dažādi? Jā, es domāju, ka jā. Tas ir, cilvēcība ir pilnīgi noteikti viens no, es domāju, visi tevis nosauktie ir, ja mēs gribētu kaut kādu mēģināt uzzīmēt laimes formulu, tad droši vien, ka šie mainīgie lielumi tur tiktu iekļauti šajā formulā. Viennozīmīgi. Labi, vai tu varētu man nosaukt 3 lietas, par kurām tu dzīvēji vienalga visumam esi pateicīgs? Šis bija sarežģīti. Jā, es paskaidrošu, kāpēc tas man bija sarežģīti, jo man vienmēr tā kaut kāda šo te topu veidošana un kaut kāda 1 vai 2 vai 5 vai 3 pasākumu izvērtēšana, un tā vienmēr ir sagādājis milzu problēmas. Te arī ir tas, ka mēs esam dažādi. Jā, un tiklīdz es nosaucu, ka šis ir kā pirmais, man pat liekas, ka tas bet tad es tā kā savā iekšējā pasaulē es uzreiz apvainošu 2, 3, 5, 7, jo, tā kā, it kā no vienas puses man liekas, ka ne, viss tur viennozīmīgi, tas, bet ja es, kas sev, sevišķi kā šai gadījumā, pat publiski kaut ko nosaukšu, un tad es sev pats nebūšu pateicis to, es labprāt izvairītos no šī jautājuma. Labi, bet būs jautājums, no kur tu nevarēsi izvairīties viens. Viss ir kārtībā. Tā ir.
tieši tas jau ir arī mūsu sarunās lec ārā, vai kā vēl lai saka, mēs esam dažādi. Ja? Ka visiem nav viena recepte, visiem nav viena formula, un mēs turpinam meklēt, kur dzīvo katram tā laimīt. Jo mēs reizēm pat iedomāties nevaram, kur dzīvo kādam citam laime. Ja? Noklausoties tās visas mūsu sarunas, un kaut kad, kad būs 50. saruna, tāds ir šī cikla mērķis, es izveidošu analīzi, tādu nelielu statistiku un izvilkšu ārā, kur dzīvo tā engurnieka laime. Un man pašai tas būs ļoti interesanti, bet es jau šo to esmu sadzirdējusi ļoti kopīgu, ja? Un tāpēc es viennozīmīgi pieņemu tavu atbildi, neatbildi. Tā kā katrs mēs esam savādāks. Bet tev būs jautājums, kuru tu nevari neatbildēt, jo mums ir tāda tradīcija, ka iepriekšējais viesis uzdod jautājumu nākamam viesim. Un tavā gadījumā jautājums ir tāds, kurā pasaules vietā, valstī, zemē, tu jūties vislabāk, visatbrīvotāk un vispiederīgāk. Tāds pats savu būtību, tā, kad tu sajūti. Latvijā. Tā būtu valsts, un šobrīd jāsaka Angurē, tāpēc, ja mēs runājam par to apdzīvoto jau vietu, es tiešām jūtos piederīgs, un par šo man nav ilgi jādomā. Tā. Ļoti labi, es tāpēc arī neminēju tā jautājumā. Aizbraucot, arī feini, interesanti, bet man nereti ir tā sajūta, kad kaut kādā ceļojumā tā sajūta, ka kaut kādā ceļš pēdējo gadu notikumi un visādas, kas saka, uztraukumi vispārēji un vispasaules, ja, un vienmēr tāds sajūta, ka labāk tomēr mājās. Mājās tā kā drošāk. Nav pamatojuma tam pat īsti tehniski, jo varbūt, ka tāpat nav īsti, ka šeit ir drošāk, bet tā sajūta ir, ka šeit tomēr ir drošāk. Tā jautājumā bija iekļauts vārds, kur tu jūties kā mājās, bet es viņu izlaidu speciāli, lai nedotu tev... Es mājās jūtos kā mājās, jo tieši tā. Bet cilvēki ir dažādi un ir kāds, kurš intensīvi ceļo un jūtas kaut kur citur, piederīgāks. Tāpēc es saku, tās sajūtas katram te ir dažādas, vai ne? Bet mūs vieno tā cilvēcības saglabāšana, tā labā ieraudzīšana, tā lielā darīšana un sadarbība un sadarbošanās, ja? Kaut kāda kopīga mērķa vārdā, un šobrīd mēs to laikam saucam Anguri. Jā, jo mēs šobrīd vispār dzīvojam, mums pašlaik dzīves vieta ir ārpus Anguras, mēs dzīvojam Plienciemā. Un kā mēs arī dažreiz smējamies par to, ka cilvēki pārceļās no Rīgas uz Anguru, lai būtu mierīgāk. Mēs pārcēlāmies no Anguras uz Plienciem, lai būtu mierīgāk. Tas kaut kāds jau nākamais atvasinājums jau šobrīd iestājies. Ja? Bet tik tiešām tas pat nav stāsts par vietu, kurā tu nakšņo vai kurā tu pavadi vakaru, jo tai, manuprāt, manā šī brīža dzīves periodā mūsu, tur mums pilnībā sakrīt, ka ir jābūt tam, ir kaut kādai tai vietai, kur ir absolūts klusums un absolūts miers. Ja man tik tiešām tos 30 gadus atpakaļ likās, ka, te mēs atgriežamies pie sarunas sākuma, kur es pārcēlos no mierīgās tobrīd Alūksnes uz, manuprāt, ļoti aktīvo Rīgu, tāpēc, ka man gribējās visu to aktivitāti un visu to kas saka, tos actionu, kas notiek tur, to es ar baudu arī ņēmu, tad tagad ir tāds, absolūti pretējā sajūta. Ja? Un tas arī, mēs cilvēki esam dažādi. Tas ir neapgāžams fakts. Mēs katrs savā dzīves periodā esam dažādi. Jā. Tu šodien esi savādāk nekā tu aizvakar, varbūt gluži nē, bet pirms 10 gadiem pilnīgi noteikti. Pilnīgi noteikti. Un tā tālāk. Ja? Un tā kā tur kaut kādās ielikt, tu pats sevi kastītē nevar ielikt, kur nu vēl cilvēku grupas kaut kādās kastītēs. Viss plūst un mainās. Ja? Man patīk tas tavs teiciens pirms mūsu sākām sarunu par tiem labajiem un sliktajiem. Kā tur bija? Jā, man kāds draugs, es zinu, kurš Jānis tas ir, kurš man šo citātu vairāk kārt minēja, un viņš man ir iededzinājies smadzenēs, ka pasaulē ir tikai 2 grupas cilvēku, labie un ļaunie. Pie kam?
iedalītāji vienmēr ir labie. Nu, un tieši tā, vai ne? Bet, kā mēs zinām, nav jau, nevar jau tā iedalīt, jo katrs, jebko dara šai pasaulē savu iemeslu vadīts, vai ne? Jā. Nē, tas tiešām tas citāts vairāk ir ar ironiju, protams. Protams, loģiski, jā. Lai uzsvērtu to paša ka šie iedalītāji ir tie kas ir. Es esmu labs, jā, es esmu labs, bet tu... Mēs un viņi un tā tālāk. Nu, bet ikdienā jau mēs tā, es domāju, pat ja mēs iedalam un esam tādi ļoti kategorizējošie cilvēki, tad visticamāk, ka ikdienas lēmumos mēs tā pašo paši savu kategoriju nemaz neizmantojam. Mēs atkal tur aizējam citā epizodē un izmantojam citu kaut kādu skalu. Un tur līdz ar to te nesen bija bērni uz karjeras dienām, nāca vien pēc otras nāca 8. klases bērni, un sanāca pagājušajā nedēļā daudz ar viņiem parunāt. Un bija tāda viena klase, kas tiešām gribēja runāties ne par lietu, bet par riņķi apkārt par lietu. Mēs kaut kā nonācām līdz... Viņam arī ir prasīja, bet kas tad ir īsts? Kas tad mums tā saruna tāda bišķi filozofiska bija un prasa, kas tad ir īsts, kontekstā ar mācībām? Es saku, matemātika. Vienīgā man zināmā īstā lieta ir matemātika vai fizika. Tas ir likumi, kurus kāds ir atklājis vai precīzāk nodefinējis. Pierādītas lietas, jā. Atklāt fizikas likumu, tas tāds... Bet tur var pierādīt. Pierādāms lietas. Kāds to ir aprakstījis, pierakstījis. Un matemātikas un fizikas likumi ir tie, kas gan nemainās. Viņi atvasinās, papildinās, vēl kaut kādu citu dimensiju apraksta, bet tas viens, ja tas ir 2 + 2 ir 4, tad viņš ir 2 + 2 ir 4. Viss, un tur nemainās. Un ja zemes pievilkšanas spēks vai Arhimēda cēlēja spēks ir tāds, tad viņš tāds ir. Un viņš neatkarīgi no tā, ko trendi saka, neatkarīgi no tā, ko sociālos tīklos par to runā, joprojām tas ir tāds. Un ja ar laimi būtu tik vienkārši, ka viņi ir tādi un viss, bet tā nav. To mēs katrs meklējam. Tā, un mēs mēģinam kāds ar fizikas likumiem, kāds ar kādiem filosofijas aprakstiem mēģina šo. Bet tad man par šīm lietām, laime droši vien ir viena no tām. Varbūt nevajag. Ja nevar viņu aprakstīt, un ja tā nav matemātika, arī nevajag izskaidrot, vienkārši dzīvojam nost. Pietiek ar to, ka te viņi ir, tu atrodi savējo, kas tev dod to sajūtu, vai tie mazie mirkļi, vai tā kāds lielāks mirklis, un turi pats viņu aiz astes ciet. Kas saka, dzīvo nost un skaties, kāda būs nākamā problēma, kura tev būs jārisina. Pie šīs nots arī, Ivo, paliksim, gatavi iet uz priekšu, risināt visu, ko risināt, bet tā arī ir laime. Tā arī ir laime, ka ir šī apņemšanās un gatavība risināt jebko, kas nāks pretī. Tieši tā. Un saki, vienmēr es uzdodu vēl tādu mazo skaisto jautājumu. Ja es būtu burvju feja, man būtu burvju nuiņa, un es kaut ko varētu mainīt visā tavā dzīvē, kas ar tevi ir noticis, vai būtu kaut kas tāds, ko tu vēlētos mainīt? Tad es nebūtu šeit, bet, acīm redzot, es būtu kaut kur citur, ja kaut kas kaut kur kādā mirklī būtu tā bumbiņa būtu iekritus kādā citā nagliņā vai citā kabatiņā, un tad, tur pēc to bumbiņu ķēdi aizietu, pa to nagliņu ķēdi aizietu citā virzienā. Bet, tā, ja pavisam godīgi. Droši vien, ka kaut kādā mirklī es varētu būt gribējis droši vien kaut kādu, bet nezinu. Man ir grūtie jautājumi, jā. Šis ir samocīt, bet varētu būt saistīts ar augstskolas izvēli, kur kaut kā, dienas beigās es tāpat nonācu tur, kur es esmu, tāpēc, ka es tur biju, bet arī pat augstskolas laikā un arī pēc tam man bija tāda sajūta visu laiku klātesoša, ka es varētu būt, tomēr man vajadzēja kaut ko citu studēt, nevis to, ko es studēju. Pēc tam esmu vēl neskaitāmas reizes priekš sevis mēģinājis saprast un, es domāju, varbūt, ka tomēr
pamainīt un varbūt vēlreiz to virzienu, bet tu jau esi aizgājis, kā saka, tajā darba ritmā par šo, un tā kā tur vairs grūti bija to pārlaust. Bet jā, droši vien, ka tās inženierzinātnes un inženierzinātņu studēšana man ir pilnīgi noteikti pietrūkusi vismaz tādā, kā būtu, ja būtu līmenī. Un, visbiežāk sev pieminētais, ko man varbūt kā vajadzēja darīt un ko es neizdarīju, bija studēt inženierzinātnes, nevis ekonomiku. Tas ir diezgan radikāls burvi nūjiņas pamainījums, kas to zina. Kur tad tu būtu? Nevis šeit pie šī galda sēdēt, nevis Angurē, bet... Ja tā paskatās, tur viss tā kā loģiski gāja uz to. Un tad pēkšņi hops, es aizgāju pa tādu mīkstāko, vieglāko ceļu. Jo tajā brīdī tas tiešām bija, jā, šeit. Bet tā vajadzēja. Tur vai tur, jā, es iešu arī uz ekonomikas fakultāti, par ko es esmu īstenībā ļoti priecīgs, jo es tur daudz ko iegūnu, gan pasniedzēju, gan dekānu, visvairāk no Nelaita dekāna Vasarmaņa, kurš iemācīja dzīves gudrības, nevis tikai statistiku, bet tas bija tur, un līdz ar to, pilnīgi noteikti tur nav ko nožēlot, un arī visi studentu kustība, studentu pašpārvaldes, studentu apvienība, tas viss izrietēja no tā. Es būtu RTU, vai es tur būtu nokļuvis? Iespējams, ka jā, iespējams, ka nē. Jā, to mēs varam tikai minēt. Bet, zikā, par cik tu neesi burvi feja, tad es varu droši šo. Žēl, ka es neesmu. Man ir pamatots saikdāms, ka te šādas nūjiņas nav. Tad es šo jautājumu uztveršu vairāk kā. Protams, un redzi, tu vēl saglabā šo humoru, un tas ir forši tā jau te lielajā nogurdinošajā dienā, kur visu dienu ir bijuši cilvēki. Dažādie cilvēki, ar kuriem arī jāmāk sastrādāties un jāsaglabā šis smaids. Tāpat kā uz skatuves. Es anekdotas lasu. Speciāli meklēju kaut kur anekdotas, un man viņas arī nāk virsū. Tas ir tiešām... Es skatos komiķus, es skatos anekdotas, pagājuši pirms pāris nedēļām biju uz vienu no mīļākajiem somu komiķiem, kurš bija Rīgā. Es zinu viņu laikam. Tāpēc arī patīk pasmieties, un tas ir ne tikai patīk, man to vajag. Rekure, atradām mazo laimīti tavu. Tavu laimīti atradām vienu. Super. Forši. Jokot sarkastiski vai inteliģenti, vai tieši vai netieši vienalga. Kaut kā jokot un visbiežāk arī pasmieties par citu jokiem. Un tā tu atrod arī savējos uzreiz, ne? Jo tie, kas ar humoru ir uz dzīvi, tie ir arī laimīgi. Pašironija un ar tādu, vai ne? Veselīgs humors. Jebkurā gadījumā paldies tev, ka tu atnāci. Man ir liels prieks, es domāju, ka arī ankurnieki iepazīst tevi vēl vairāk, un man arī aizķērās, teiksim, tavs tas stāstījums pēc izrādes, ja, kad tas cilvēks tevi ir uzrunājis, un nav nejaušu garām gājēju, vai ne? Nav nejaušu, vai labs, varbūt ne tik labs vārds, bet viņš tevi ir pamudinājis darīt vēl kaut ko lielāku, un Anguri ir tikai ieguvusi no tā. Piedod, ka es tā saku. Jā, es tev absolūti pievienojos. Tu mācēji kaut ko netik pozitīvi transformēt milzīgā pozitīvā enerģijā. Vai ne? Paldies tev, ka tu atnāci. Paldies, tiešām man pašai prieks, daudz ko jaunu uzzināju. Un skatītājiem, jā, tas bija Ivo, tas ir tas Džeks no tā kukula, no tām garšīgajām mūsu bulciņām. Uz tikšanos jau citās sarunās.